Tātad šī mūsu diskusija ir, protams, izejot no pirmās plenārsēdes tādas nosacītā virsraksta, proti vēstures un drošības problēmas, pagātnes mācības un šodienas izaicinājumu. Es vēlreiz stādīšu, tur vēl viens mikrofons, ja? Vēlreiz stādīšu priekšā mūsu pirmās plenārsēdes dalībniekus, mūsu referentus un arī šīs te nelielās mūsu diskusijas dalībniekus. Tātad tās puses sākot doktors Andris Levāns, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs, viduslaiku un jauno laiku speciālists, bet nenoliedzami, kā mēs šajā priekšlasījumā dzirdējām, arī tanī laikā bija līdzīgas drošības problēmas, no kurām mēs, protams, arī šodien varam gūt kādu mācību un kuras aplūkot ir, protams, nepieciešams. Metju Matīs Skots, vēstures zinātņu doktors, Upsalas Universitātes Krievijas un Eirāzijas studiju institūta pētnieks. Igors Kapitiņs, vēstures zinātņu doktors, Igaunijas Militārās akadēmijas militārās vēstures vadošais pētnieks, akadēmisko studiju un strateģiskās un inovācijas departamenta vadītājs, un no sevis var piebilst, ka Igors ir jau ilgus laikus regulāri brauc uz mūsu rīkotajiem akadēmiskajiem pasākumiem un ir vairāk monogrāfiju par Igaunijas bruņoto spēku vēsturi par dažādiem aspektiem autors. Tā skaitā arī par minoritātiem Igaunijas bruņotajos spēkos un ir atzīts savas jomas militārās vēstures speciālists mūsu ziemeļkaimiņu valstīm. Un doktors Mareks Pietrašs, Marijas Skirijas-Klodovskas Universitātes Polijā Ļubļinā profesors, politikas zinātņu un pārvaldes institūta direktors, un kura pētnieciskās intereses saistītas ar politikas zinātņu teoriju, starptautiskajām attiecībām un starptautiskās drošības jautājumiem. Es gribētu šajā mūsu pasākumā, šajā diskusijā pieskarties tādiem 3 lielākiem jautājumu blokiem un gribētu dzirdēt arī klātesošo domas par šo te lietu, par jautājumiem, kas ir, protams, tieši saistīti ar mūsu šodienas konferenci, ne tikai ar pirmo plenāru sēdi, bet arī konferenci kopumā. Varbūt sāksim. Tātad pirmais jautājums, ko es uzdošu, ir kāda ir drošības jautājuma un drošības politikas nozīme un būtība? Tas ir tāds vispārējs jautājums, bet no vēsturiskā konteksta, kā vēsturnieki, kā politikas teorijas pārzinātāji, tad varbūt tās jūs arī varētu īsumā paskatīties uz šiem te drošības jautājumiem un drošības politikas būtībām, drošības iekšpolitiskie, ārpolitiskie aspekti, ekonomiskie, sociālie, tehnoģēniskie, kultūras un tā tālāk. Varbūt, lūdzu, tad ar mūsu poļu kolēģi varbūt sāksim. Thank you so much. Liels paldies. Es brīvprātīgi gribēju kaut ko teikt. Vai es jau varbūt gribu teikt, ka es stāstu vai pasniedzu lekcijas arī par starptautisko drošību teorētiskā griezumā, tāpēc tas jautājums šķiet tā kā uzdots man. Bet, kad mēs runājam par drošības raksturu un dabu, pašā sākumā jau es gribētu atsaukties uz Arnolda Volfrica formulējumu. Tātad viņš ir ļoti labi zināms Amerikas drošības jautājumu profesors. Viņš teica, ka drošība ir neskaidrs jautājums, un tā principā ir šīs drošības daba, jo nav nevienas vispārēji pieņemtas definīcijas, kas ir drošība, nav vispār pieņemtas izpratnes, kas tas ir ļoti daudz šo te pieeju, ideju, un jāprasa, kāpēc. Pirmkārt, tāpēc, ka drošība ir vērtība. Mēs visi tiešām pieprasam šo drošību, gan saistībā ar sociālo dzīvi, gan valsts pastāvēšanu, gan arī saistībā ar mūsu privāto dzīvi. Mēs visi gribam šo drošību. Un viena no prioritārajām vērtībām sociālā dzīvē ir drošība. Otrkārt,
jāatceras, ka drošība ir process. Kā es teicu, nav kādas tādas vispār pieņemtas universālas definīcijas vai izpratnes par drošību. Drošība ir process, un izpratne par drošību mainās. Piemēram, ja mēs runājam par karu, kas tad maina mūsu izpratni par drošību? Te būtu jāmin sociālā dzīve, jo sociālā dzīve mainās. Un apdraudējumi, kas ir šīs sociālās dzīves daļa, arī mainās. Mums ir jāpielāgo sava izpratne par drošību šai mainīgajai sociālai dzīvei. Šādi mūsu izpratne par drošību mainās no tīri eksistenciālas un militāras izpratnes par drošību uz drošību kā spēju izdzīvot ārējas agresijas gadījumā. Tā ir tā pamata drošība, kas ir saistīta arī ar jēdzienu valsts drošība, drošība kā valsts izdzīvošana. Bet mainoties realitātei, jāsaka, jo īpaši Kopenhāgenes skola rosināja, ka drošība ietver ne tikai militāru apdraudējumu, bet jebkāda veida sociālu apdraudējumu, un ka tas ir jāņem vērā drošības analīzē. Un tāpēc viņi piedāvāja multidimensionālu pieeju drošības analīzei, papildinot militāro drošību ar politisko, ekonomisko, sociālo, vides drošību. Bija arī jautājums par to, kas ir drošības analīzes atsauces objekts. Principā, kā tad ir šī drošība? Un vēsturiski tā atbilde jau bija diezgan skaidra. Valsts ir tā, kur ir tas drošības objekts. Valsts ir jāaizsargā, un valstī drošība arī ir jānodrošina saviem pilsoņiem. Bet mainoties realitātei, tad ir jāprasa atkal, šis jautājums ir jāizdod no jauna, jāprasa, kam tad šī drošība ir paredzēta. Teiksim, identitātes aizsardzība arī ir tagad daļa no drošības analīzes. Vigs skola drošības pētniecībai 90. gadu sākumā un kritiski arī skatot drošības pētīšanas jautājumus, viņi arī iekļauj cilvēkus šajā te drošības analīzē kā subjektus, kā drošības subjektus. Tātad indivīdi kļuva par drošības analīzes subjektiem. Tātad mainoties realitātei, šie aspekti un arī citi nemilitāri faktori tika iekļauti izpratnē par drošību. Piemēram, jautājumi par demogrāfiju. Arī tā sauktā veselības drošība, kas ir kļuvusi aktuāla pēdējo gadu laikā, kiberdrošība, kultūras drošība, energodrošība. Tātad šo te drošības jomu skaits būtiski palielinās. Un tad ir jāprasa, vai ir kaut kādas robežas tam, kā paplašinās šī visaptvarošā izpratne par drošību. Tas joprojām ir process. Varbūt tāda virzieni, kurus es varētu ieskicēt, lai piedāvāt tādu savas atbildes kopsavilkumu. Tātad drošības aspekti, to skaits paplašinās, un arī drošības subjekts vai subjektu klāsts paplašinās, ietverot ne tikai valsti, bet arī nevalstiskos spēlētājus, pievēršoties visaptvarošai izpratnei par drošību. Un pēdējais teikums, šis process turpināsies, jo kad savā īsajā prezentācijā minēju, ka sociālā dzīve
lēnām tiek aizstāta ar jauno kibertelpu. Un šī telpa stimulē sarunas par kiberdrošību. Un šis process arī turpināsies. Jāsaka, drošība nebūtu nav skaidri noteikts jēdziens, un tas ņem vērā vai atspoguļo mainīgo realitāti. Es zinu, ka tev viens no saviem tādiem pētniecības objektiem ir arī nacionālo minoritāšu loma drošības stiprināšanā. Nu, tā vienkāršot varētu teikt, bet kaut kā līdzīgi varbūt tās tad šis aspekts varbūt tās tu varētu par to drusku vairāk tā kā parunāt. Yes, my question. Man uzdotais jautājums liek man runāt par mūsu sabiedrības problēmām, jo visas sabiedrības ir etniski un sociāli sadalītas, bet es sākšu varbūt ar to galveno jautājumu par drošību mūsu reģionā. Kādi ir izaicinājumi mūsu reģiona drošībai, Baltijas jūras reģiona drošībai? Es varbūt varētu minēt vienu ideju, kas ir nākusi no padomju militāriem teorētiķiem Aleksandrs Večina, Georgi Isaksona, kuri bija iesaistīti tā sauktās Deep Operation Theory, jeb dziļās darbības teorijas radīšanā, kas arī ietekmēja militāro domu arī rietumvalstīs. Viņi rakstīja, ka mazas valstis, tādas kā Baltijas valstis, var efektīvi sevi aizstāvēt tikai aliansē ar kādu lielvaru. Proti, viņi jau prognozēja, ka Baltijas valstis pievienosies NATO. Nu, tad kādas ir mums problēmas Baltijas valstīs vēsturiski? Nepietiekams operatīvais dziļums, runājot par militārām operācijām, resursu trūkums, ekonomikas vājums, mazs iedzīvotāju skaits. Tas nozīmē, ka iespējamās Krievijas agresijas rezultātā vai gadījumā Baltijas valstis nespēja ilgstoši vest karadarbību vai iesaistīties totālā karā, jo mums ir ierobežots resursu apjoms. Attiecīgi mums ir nepieciešams piegādes no citām vietām, un šīs piegādes tiešām ir būtiskas. Viens no mūsu trūkumiem, kā tik norādīts iepriekš, ir arī etniski un sociāli sadalītā sabiedrība. Demokrātijās tas ir normāli, bet Krievija to uzskata par mūsu vājumu, un tas arī tiek izmantots. Mūsu ienaidnieks to izmanto, lai mūs sakautu, pat vispār pirms sākas aktīva kara darbība. Protams, ir skaidrs, ka sociālā joma ietekmē kara darbību, un šī ietekme ir ievērojama. Atbilstoši Klausevica norādītajiem, karš ir sociāls fenomens, jo karu ved valstis un tautas. Cilvēciskais faktors ietekmē kara darbību un lielā mērā ietekmē. Un tā ir. Un tad jāprasa, kāda ir mūsu atbilde uz izaicinājumiem. Pirmkārt, mūsu prezidents Lenards Merī ir norādījis, manuprāt, jau pirms vairāk nekā 25 gadiem, ka Igaunija ir maza valsts, maza nācija, maza tauta, līdzīgi kā lietuvieši un latvieši, bet mums ir
jāatrod savas Nokijas, savas mazās militāra tehnoloģiskās sabiedrības uzņēmumi, kas var ietekmēt varbūt ne pilnībā visu mūsu sabiedrību vai valsti, bet kas varētu kļūt svarīgas visai pasaulē. Mums ir vajadzīga igauņu Nokia arī mūsu drošības jomā, mūsu drošības politikas jomā. Un tas varētu būt arī saistīts ar militāro tehnoloģiju attīstību. Paldies! Matīs, sasaucoties ar tavu priekšlasījumu tēmu, kas bija mūsu plenāra referāts, tautas karš un sabiedrības karš, sabiedrības loma drošības politikā un draudu novēršanā, varbūt no tāda redzes viedokļa tu varētu pakomentēt šo jautājumu. Jā, paldies. Es gribu pievienoties iepriekšējo kolēģi teiktajam, ka drošības definīcija mainās. Agrāk bija diezgan pašsaprotams, kas ir drošības objekts. Jā, tas ir valsts. Valsts vai valsts vāru struktūras un tā tālāk. Tad drošības nolūks ir aizsargāt valstu un valsts intereses. Un līdz ar to valsts arī bija drošības subjekts. Tātad drošību nodrošināja valsts, bet valsts arī veidoja drošību. Bet kā izskanēja te, un arī muzeja direktoras ievadrunā, mūsdienās visai sabiedrībai ir gan sava loma drošības veicināšanā, bet arī, kā jau pateicu, ka drošībā ir plašāka nozīme, arī, kurā iekļauj arī sabiedrību un enerģijas jomu, pārtikas drošību, cilvēku drošību un tā tālāk. Tā kā ir vairāki gan objekti, gan subjekti drošības veidošanā. Un tur jau katrai sabiedrībai, katram individam sabiedrībā ir sava loma, kā jau direktori teica, ka, lai veicinātu drošību, ir vajadzīgi kritiski domājoši pilsoņi. Un tas saskanē ļoti labi ar manu referātu, kur es tā izteicu domu, ka, teiksim, mūsdienās, ja ir šitā plašākā sabiedriskā drošība mūsu uzmanības centrā, tad arī mums ir vajadzīgi aktīvi pilsoņi ar pašiniciatīvu, kuri spēj arī domāt paši un rīkoties paši. Un to jau nevar veicināt ar politiku un ar sistēmām, kuri atņem individiem, pilsoņiem šādu iespēju un šādu pieredzi pašam rīkoties un pašam uzņemties, pašam justies, kā man arī ir atbildība par to. Ne jau tā, ka tiem tur augšā tas ir viņu uzdevums, tas ir arī mans uzdevums. Un katrs var jau pie sevis domāt, kā es varu vislabāk pēc savām spējām piedalīties šajā drošības veicināšanā. Jo arī, kā teica, drošība tagad balstās ne jau tikai uz valstu varu struktūru esamību, bet arī uz vērtībām. Kādas vērtības ir mūsu sabiedrību fundaments un kādas ir mūsu pašvērtības un līdz ar to, kā mēs aizstāvēsim tos. Tātad es domāju, ka, teiksim, visi to, ko mēs gribam veicināt, kritiski domājuši aktīvus pilsoņus, tas ir vajadzīgs gan, teiksim, liberālās demokrātijas aizsardzībai, piemēram,
līdzdalība politiskajos procesos un neļaut, teiksim, apātijai pārņemt virsroku sabiedrībā, lai nonivelētu leģitimitāti, teiksim, mūsu demokrātijai, bet arī krīzes situācija, kā es minēju, Ukrainas gadījumā, tad vajag arī spēt pašam lemt, nevis gaidīt, kad nāks pavēles no augšas, kā rīkoties. Aptuveni tā es teiktu. Tātad arī valstī jāaudzina cilvēki arī drošības jomā, un arī pašiem cilvēkiem ir jāaug līdzi sabiedrībai par to, ka viņiem jāsaprot, ka viņu drošība ir arī viņu vērtība, aizsardzība ir ne tikai valsts uzdevums, bet arī pašu uzdevums, un arī pašiem jāveicina šie procesi. Kāpjoties atpakaļ drusciņu pagātnē, Andri, tas ir, protams, tavs lauciņš, ja, teiksim, šīs vērtības un drošības aspektu sabalansējums. Droši vien, ka gadsimtiem apakaļ tas bija drusku savādāks nekā mūsdienās, bet es tā domāju, ka tās galvenās vadlīnijas jau palikušas ir vienādi, jo cilvēki jau gaida, cilvēki gaida drošību no kā, no kaut kādas augstākas institūcijas, labi, nerunāsim tur par Dievu to kungu tur augšā, ja, bet uz ko vienmēr it kā tur paļāvās. Ja. Bet tā drusku piezemētāk par valsti, par karali, ķēniņu, kņazu un tā tālāk. Bet tur jau noteikti kaut kāds paralēls ir velkams ar mūsdienām. Jā, paldies. Paldies par iespēju izteikties par šo. Un tomēr es laikam netik daudz varbūt tagad runāšu par pagātni, cik manuprāt... Tas nebija mērķis, tas ir vienkārši tā. Jā, cik man liekas, ka tomēr ir iespējams laikam tā mazlietiņa plašāk paraugoties un konceptuāli paraugoties uz drošības problemātiku kā tādu, tad man patika profesora teiktais par to, ka patiesībā šis ir ļoti dinamiska parādība. Tas ir dinamisks fenomens, proti jautājums par drošību, tas, ka mēs esam paplašinājuši mūsu priekšstats un mūsu uztveri par to, kas ir drošība un uz ko mēs to attiecinām, tad šī attiecināmība ir paplašinājusi arī to mūsu priekšstata lauku, un tas iet roku rokā, manuprāt, ir tās obligātās sekas šādai attīstībai 20. 21. it sevišķi 21. gadsimtā, laikam ir tā, pie kā kolēģis Metju teica, proti viņš minēja vienu ļoti svarīgu vārdu, kā es teiktu atslēgu vārdu, atbildību. Ka mēs apzināmies mūsu individuālo atbildību par drošības jautājumiem, kas skar gan elementārus pēdiņās cilvēku drošības jautājumus un līdz pat tiem drošības jautājumiem, kas skar strateģisko komunikāciju, informācijas telpas aizsardzība, dažādi noziegumu gadījumi, kas ir vienkārši vai notiek tieši tāpēc, ka mēs esam neizglītoti vai neapzinīgi vai nevēlamies uzņemties atbildību, jo mums tā ir vienkārši vienkāršāk. Lūk, piedodiet, ka es tādu kalamburu sametu šajā brīdī, jo mēs arī redzam tieši šobrīd šī problemātika, kuras lauks ir paplašinājies, domājot par drošību, drošības fenomenu. No vienas puses mēs tiecamies pēc tā, lai mūsu priekšstati kaut kādā mērā sakristu, lai mēs runātu, lietot vienas kategorijas, runājot un domājot par drošību. Gan domājot par attiecināmību, gan par attiecināmo. Taču tāpat laikā mēs arī ļoti labi redzam, cik atšķirīgi šie priekšstati mēdz būt, it sevišķi tādās situācijas, kādas mēs pieredzam šobrīd, un ja mēs paskatāmies vēsturiski, šādas situācijas ir bijušas ļoti daudz, protams, ļoti dažādas savā vēsturiskajā individualitātē vai savdabībā. Un tomēr, ja mēs paskatāmies šobrīd, mēs ļoti labi redzam, un to arī rāda arī, piemēram, viduslaika vai agro jauno laiku vēstures avoti, ka šī izpratne par drošību, ņemot talkā dažādas, teiksim, retoriskas paņēmienus, tiek manipulēts ar priekšstatiem, jēdzieniem par to, ko saprotam ar drošību.
Jo tas, kas vienam var šķist drošības vārdā kaut kāda rīcība, kaut kāds lēmums, kaut kāda motivācija, tas kādam citam var šķist piemēram, suverenitātes pārkāpums, individuālās drošības aizskārums. Mēs šobrīd ļoti labi varam redzēt, mēs esam liecinieki tam, kā šādas ļaunprātīgas manipulācijas notiek no Krievijas Federācijas puses. Piemēram, runājot par cilvēku drošību, ka no okupētajām teritorijām tiek deportēti cilvēki uz Krieviju. Un vakardienas notikušais ANO ģenerālās asamblējas drošības padomē ir ļoti labs piemērs tam, kā tiek sagrozīts, tātad kā rabulistiskā manierē tiek sagrozīti gan jēdzieni, gan konceptuālās pieejas, runājot tieši par drošības jautājumiem. Un tieši tāpēc ir nepieciešams šis kritiski domājošais cilvēks, kurš prot atpazīt šīs manipulācijas. Un manuprāt, jo vairāk būs šādu cilvēku, piemēram, arī mūsu sabiedrībās, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Ukrainā un daudz kur citur, kur mēs šos apdraudējumus izjūtam ļoti spēcīgi, tad vienīgais, kā mēs varam sašaurināt dzīves telpu šiem strateģiskās komunikācijas uzmācīgajiem gājieniem, ir vienkārši trenēt mūsu prātu, apgūt zināšanas, prasmes, kompetences, kas mums ļauj atpazīt visu, kas ir saistīts ar manipulācijām, bet kas, protams, arī stiprina mūsu zināšanas un priekšstats par šo ļoti dinamisko konceptu, proti drošību. Jā, tas jautājums, tas ir otrais mans jautājums, tad būtu, turpinot tevis jau teikto, vēstures vietu drošības jautājumos. Vēsture informatīvais karš, tas ir tas, jā, par ko profesors Levāns runāja, tā ieskicējot, bet vēsture ir informatīvā kara pamats, ja tā var teikt. Un mēs lieliski redzam, ka konflikti rodās jau, viņi nerodās uz līdzenas vietas. Piemēram, tas pats Karabahas konflikts, patās jau viņam ir jau gadsimtu sen vēsture. Un tātad vēstures vieta drošības jautājumos. Tad, profesori, varbūt atkal jums sāksim. Dažas lietas, kad runājam par vēstures svarīgumu. Es gribu teikt, ka veidojot jebkāda veida nacionālo drošību, jeb drošības kopienu, vēsture ir ārkārtīgi svarīga. Gan nacionālajai identitātei, un kā jau teicu, kad veidojot to kaut ko es nosaukšu par nacionālo drošības kopienu. Bet es gribēju dažas lietas pateikt par lūko. Sākšu ar šādu informāciju. Pirms 10 gadiem mani garasījās bijušais prezidents Broņislavs Komarovskis nominēt par tādu akadēmiķu komandas locekli, kuri strādās pie nacionālās drošības stratēģijas pārskatīšanas. Mēs sagatavojām pirmo balto grāmatu Polijas vēsturē par nacionālo drošību. Kāpēc es par to vispār runāju? Tāpēc, ka viens no Polijas drošības analīzes elementiem bija nacionālā drošības sistēma. Un šīs sistēmas struktūru mēs apspriedām. Tāpat arī apspriedām arī tos elementus, kas atbalsta nacionālās drošības sistēmu. Un viens no elementiem, kas bija to pabalstošs, stiprinots, bija sabiedrība. Tātad sociālais kapitāls, tā teikt. Arī izglītība, vērtību sistēma un viss pārējais, kas atbalsta sabiedrību, ir drošību veicinošs. Un, protams, arī vēsture. Vēsture arī ir viens no elementiem, kas veido nacionālo drošību kopā ar sociālo kapitālu.
kas arī atbalsta nacionālo drošību. Otrs vēl elements, ko es gribēju uzsvērt, runājot par vēsturi un vēstures lomu, mums jāsaprot, ka mūsdienu pasaulē ir vairāki konkurences līmeņi. Un viens no šiem konkurences līmeņiem ir konkurence, jeb cīkstēšanās par cilvēku uzmanību, naratīvu sadursme, jeb sāncensība ir realitātes elements, un tas mums ir apkārt esošs. Vēstures zināšana, vēsturiskās perspektīvas apzināšana attiecībā uz nacionālo identitāti nozīmē arī, ka mēs būsim noturīgi pret jebkāda veida manipulācijām. Proti šī naratīvu spēle, kas nepārtraukti notiek, ko Krievija dara attiecībā uz vēsturiskajām atmiņām. Tas ir apliecinājums tam, cik svarīgi ir sabiedrībā veidot vēstures pareizu apziņu un spēju noturēties pret manipulācijām. Manā institūtā pirms 2 gadiem mēs nodibinājām iekšējās vēstures atmiņas laboratoriju. Kur mēs izmantojam vēsturi mūsdienu politikā. Šī sasaiste starp vēsturi un vēsturiskajām atmiņām un mūsdienu drošību ir nedaudz atšķirīgas. Vēsturiskās atmiņas var būt drošības nodrošināšanas viens no elementiem, bet vēstures, jeb manipulēšana ar šo vēsturisko atmiņu varētu būt arī apdraudējums nacionālajai drošībai. Mums ir jāatcerās par šo kopsakarību un sasaikni starp pagātni, atmiņām par pagātni un šī brīža politiku. Arī nacionālās drošības jomā. Igor. So I think that Es domāju, ka viena no galvenajām problēmām ir tas, kā mēs varam un ko mēs varam mācīties no vēstures. Ko mēs mācamies no vēstures un ko vēsture mums vēlas vispār pateikt. Piemēram, Maikls Hovards. Ļoti labi zināms britu militārais vēsturnieks rakstījis, ka piemēram, Delfu orākuls ir teicis kaut ko mēs īsti neizpratām. Un tikai vēlāk, pēc kaujas, viss bija skaidrs. To, ko orakuls paredzēja, it īpaši pēc zaudētas kaujas, beidzot viss palika skaidrs. Ko es gribēju ar to teikt? Ir svarīgi saprast to, ka vēsture ir mūsu pieredze. Ir tas, ka mēs esam gājuši cauri. Militāri personāls, protams, gribētu lasīt militāro vēsturi, viņi grib iemācīties visu vēsturi un cerēt, ka viss notiks tāpat, ka to mēs varēsim izmantot nākotnē. Bet visi vēsturnieki ir vienisprātis, ka diemžēl caur vēsturi mēs nevaram paredzēt nākotni. Un atkal tas pats Maikls Hovards
par to, ka mums ir jāmācās militārā vēsture kontekstā par karu, jo nav iespējams taisīt lēmumus par mūsdienām, balstoties tikai uz modernās vēstures zināšanām. Un neskatoties arī senākā vēsturē, mums ir jāsaprot, ka notikumi senatnē attīstījās un kā tas mums palīdz interpretēt to, kāpēc mēs šobrīd esam tādā situācijā, kā esam, un kāda veida izaicinājumi vai problēmas varētu būt sagaidāmas, uz ko mēs varētu gatavoties, skatoties uz pagātnes pieredzi. Varbūt, ka mēs varam atrast kaut ko līdzīgu, un tas varbūt, ka varētu palīdzēt mums kaut kādas labas lietas izlemt. Bet ir skaidrs, ka jāizmanto vēsture arī zinātnē, jo viena no problēmām ir saistīta ar interpretāciju, kā un vai mēs spējam izvērtēt un interpretēt un izvērtēt pagātnes pieredzi. Es labāk varbūt sākšu ar citu piemēru. Geogrāfija. Ir tādi, kuri uzskata, ka politiku, sevišķi ģeopolitika, nosaka geogrāfija un geogrāfiskie apstākļi. Un man jau kā vēsturniekam ir diezgan skaidrs, ka vismaz politiskā vēsture nav dabas likumiem veidota lieta. Tā ir vēstures sausais atlikums. Tātad no vēstures mēs nekādīgi neizvairīsimies šajā jautājumā. Politika ir dziļi iespaidota no vēstures un vēsturistiem notikumiem. Lai tādējādi atgriezties pie kolēģu teiktiem, svarīgi mūsdienās drošības jautājumos ir kopības sajūta. Ja mēs neredzam kopību ar otro cilvēku vai sabiedrību vai valsti, mums ir grūti arī izpaust solidaritāti. Un drošība jau tur pamats tam ir, ka mēs solidarizējamies ar otro, kas tiek apdraudēts. Ja mēs domājam tikai paši par sevi, tad tā nav drošība. Tas ir instinkts varbūt. Un kā veidojamies, teiksim, kā veidojas kopības sajūta, ja vēsture ir viena no tiem faktoriem, kas ļauj veidot kopības sajūtu. Un Baltijas valstu jautājums. Īstenībā Baltijas valstis kā jēdziens, tas ir kaut kas ir uzspies no ārpuses. Ārējās varas ir vienmēr uzskatījuši šito reģionu par kaut ko viņi grib iekarot, ietekmēt, uzkundzēties tajā. Bet mēs paši šeit zinām, ka mēs neesam igauņi, mēs neesam leiši, mēs esam latvieši šeit, un mums ir savs, bet tā kā cilvēki no ārpus ir uzskatījuši mūs par kaut kādu vienību savā lielajā šaha spēlīte, tad, tīri vēsturiski mums ir veidojušies kopīgas pieredzes, gan labas, gan arī ļoti sliktas. Un pieredze rāda, ka ir šie ārējie draudi, ka
brīžiem mēs esam spējuši sadarboties un veidot šo par spīti visam tam, ka tas ir uzspiest no ārpus, šis baltiešu kopības sajūta ir, piemēram, perestroikas laikmetā, vai arī, teiksim, pēc otrā pasaules kara, kad sadarbojās pretestības kustības pāri robežām un tā tālāk. Brīžiem varam redzēt šo kopības sajūtu, un vēsture tad ļauj mums tā arī radīt vērtības. Viena no Eiropas, sākotnēji Rietuma Eiropas, bet pēc tam ar Eiropas Savienības un Eiropas padomas palīdzību institucionalizējot šitāds jēdziens, kas cēlās no otrā pasaules kara un holokausta briesmām, šitas jēdziens never again. Nekad vairs tā. To mēs esam apņēmušies kā kopīgu vērtību. Un man jau kā vēsturniekam, kas ir nodarbojas ar, piemēram, ar holokausta vēsturu un genocīda vēsturu jau gandrīz ceturdaļu gadsimtu, kad sākās šis karš, kad iebruk Ukrainā, kad uzsāka karu pret Ukrainas tautu ar klaju genocidālu valodu un nogalināja civilistus un izvaroja un terorizēja, ka veidojās kaut kas, kur genocīds atkal ir iespējams. Man šitas never again, es jūtos kas te notiek, vai mēs nesam nākuši tālāk, un tas pastiprināja līdz ar to šito kopības, ka mēs, kuri stāvam pretī šitam ienaidniekam, mums ir solidaritāte ar tiem, kuri cieš. Dēļ tā, ko mēs sakam, ka tas nedrīkst atkārtoties. Un tur jau, manuprāt, ir, teiksim, atslēga, kā saprast, kā mūsdienās mums ir jāsaprot drošība, tā ir solidaritāte caur kopīgām vērtībām, kas ir izveidojušies caur kopīgo vēstures pieredzi un izpratni. Vismaz tā man šķiet. Jā, paldies. Andri? Jā, paldies. Patiesībā par šo jautājumu loku būtu tik ļoti daudz ko teikt. Es domāju, ne tikai mums šeit, bet es domāju arī klātesošajiem cilvēkiem Mums ir limitēts zālē. laiks. Limitēts laiks, nevaram tā. Jā. Bet jā, tātad es par sevi, no savas puses. Es gribētu teikt, ka vēsture ir bīstams instruments. Geogrāfija arī mēs nu pat dzirdējām. Tas ir ļoti bīstams instruments, un to iespējams vajadzētu klasificēt kā savu veidu ieroci, par kādu vēsturi patiešām arī nejēgu un noziedznieku rokās arī kļūst. Un es domāju, mums šeit ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas federācija to ir nevienreiz vien to ir pierādījusi, bet to pierāda visi totalitārie, agresīvie režīmi. Kā tas ir noticis 20. un tātad arī 21. gadsimtā. Ar Hitleru Vāciju bija ļoti, ļoti līdzīgi. Ja mēs vilktu kaut kādas paralēlas, teiksim, ar šodienas Krievijas federāciju, bet tieši tāpat mēs varētu palūkoties arī uz Baltkrieviju šodien, vai arī uz visām tām agresīvajām valstīm, kuras ir pirmkārt izvirzījušas savus tādus divus programmatiskus punktus. Pirmkārt, aizstāvēt tautiešus svešajās teritorijās, kas vēsturiski, un tas ir otrais punkts, patiesībā jau pieder viņiem. Tas nozīmē, ka tad ir šīs dzīves telpas paplašināšanas koncepts, kas tiek iedarbināts, acīm redzot, patiesībā, kā jau katrs totalitārs režīms ar tirānijas pazīmēm vai kas kā tāda plaukstoša tirānija apliecinās pati par sevi,
tad sirkst patiesībā ar iekšēju leģitimitātes deficītu, ļoti smagu. Un tieši tāpēc jau ir tiek rīkoti šie kari un cita veida, teiksim tā, tādi agresīvi izgājieni vai izlēcieni iepratī tuvākajiem kaimiņiem. Vai arī tiek īstenota tāda politika, kā Krievijas Federācija vai Padomju Savienība jau to aizsāk, proti tā ir iejaukšanās, teiksim tā, citu reģionu iekšējās lietās, piemēram, Sīrija vai arī Irāna. Tur bieži vien, protams, tas iet roku rokā ar dažādiem citiem procesiem, kur mēs apjūkam un mēs vairs nesaprotam, kāpēc atrodas Krievijas bruņotie spēki, bet slēptu kontingentu formācijās, piemēram, Sīrijā vai Afganistānā, un tad kādā brīdī jau te ir atklāti formējumi, kas piedalās karadarbībā. Un tā tālāk un tā joprojām. Jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par tuvākajiem kaimiņiem, tad mēs redzam, ka vēsture kā šāds bīstams, appusgriezīgs zobens tiek izlietots, lai tieši pamatotu tādu vēsturiskās tiesības. Un tieši tāpēc, manuprāt, ja mēs paskatāmies uz vēstures zinātni, kuras viena no svarīgākajām funkcijām tomēr ir radīt zināšanas. Radīt zināšanas ne tāpēc, ka tas ir kāds ideoloģisks uzdevums, bet tas ir vienā brīvā demokrātiskā sabiedrībā viens no, manuprāt, šiem drošības jautājumiem, kas nav saistāms ar ideoloģijām vai, teiksim tā, politisku pasūtījumu apkalpošanu. Vēstures zinātnē nevar noformulēt jau gatavas atbildes. Vēstures zinātne meklē šīs atbildes uz jautājumiem, kuri mums ar vien vēl par pagātni nav pilnībā skaidri. Un tieši tāpēc varmākas, ļaundari un tirāni izmanto šīs situācijas, šo nedrošību par mūsu zināšanām, un tajā brīdī liek to vienā otrā gadījumā ļoti veiksmīgi lietā. Un ir tik ļoti daudz cilvēku, kas tam tic tajā brīdī, kad mēs runājam vai lietojam šādu frāzi, es ticu tam, ka tad un tad notika tas un tas kaut kad pagātnē. Tajā brīdī faktiski mēs lietojam teoloģisku kategoriju. Te nav runa par ticību. Te ir runa par to, ka mēs runājam par zināšanām, kuras ir vai nu patiesas vai aplamas. Un tad tas izglītota, moderna, es teiktu, rietumu kultūrā sakņota cilvēka tēls, manuprāt, vai tā personība varētu būt tāds, kurš prot atšķirt. Arī vēsturiskā dimensijā domājot, vai par vēsturi domājot, par pagātni domājot, prot atšķirt šos sagrozījumus, tās situācijas, ka tiek iedarbināti labi darbojošamies stereotipi. Tāda ir ļoti, ļoti daudz. Un bieži vien ar stereotipiem mēs aizstājam zināšanas. Tas ir jautājums piemēram, par jūdiem viduslaikos, un tad mēs jau redzam, ka šeit veidojas tiltiņš uz holokaustu fenomenu 20. gadsimtā. Un visām tām situācijām, kur tiek kā ierocis izmantots genocīds vai cilvēku deportācijas. Tas nav nekas, teiksim tā kā parādība, domājot vēstures dimensijās, tas nav nekas jauns, nav nekā jauns zem šīs saules. Ja domājam par dažādu teiksim tā, politikas, ietekmes, rīku izlietošanu un šiem rīkiem kā tādiem. Tātad ar šo es gribēju pateikt, ka, manuprāt, ir patiešām, domājot, piemēram, par Latvijas politikas veidotājiem, manuprāt, vajadzētu patiešām ļoti atbildīgi izturēties pret zinātņu lomu kā tādu, ko zinātnes spēlē, piemēram, Latvijas sabiedrībā. Jo tas ir viens no centrālajiem, starp citu, drošības jautājumiem. Ne tikai te runa būs par vēsturi, bet par zinātnēm kopumā, kas ar vien tiek nepietiekoši finansēts, kas ar vien tiek kaut kādā veidā diskreditēts un tā tālāk. Un tā ir nopietna lieta. Un šeit, es domāju, mēs varam ļoti, ļoti daudz mācīties no mūsu labākajiem draugiem, no igauņiem,
poļiem un lietuviešiem. Un mums šobrīd nav labāku draugu. Paldies. Paldies. Jā, kungi, protams, mēs varētu runāt daudz un vēl apmainīties viedokļiem, bet mūsu laiks ir ierobežots. Konferencē rīt savu gaitu un mums ir jāgatavojas arī nākamajām plenārsēdēm. Es saku jums lielu paldies par jūsu dalību šajā diskusijā, par jūsu vēlmi piedalīties un par jūsu domām šeit. Mēs turpinām mūsu darbu, mūsu konferences darbu. Un visiem es aicinu uz tādu nelielu pauzi, mums drusku jāatvelk elpa no tāda intensīva akadēmiska darba un akadēmiskas klausīšanās. Arī klausīšanās, protams, ir darbs. Tā kā pēc minūtēm 10 es lūdzu jūs atpakaļ uz mūsu nākamo konferences turpinājumu. Paldies!